ir! Sveicināti! Sveicināti, mīļie draugi! Un jāteic, ka tādā kuplā skaitā šodien mēs parunāsimies ar Alisi, bet šo tiešraidi varēs noskatīties pēc tam daudz cilvēki. Gan manā profilā, gan Alises, gan vēl Līšik un Dokluba grupas profilos. Alise ir skaistumkopšanas salona īpašniece, un mēs ar Alisi iepazināmies internetā. Tālūk tas arī notiek ar skaistumkopšanas saloniem, arī iepazīstas internetā. Un par ko gan ne cilvēki iepazīstas internetā un veido ģimenes. Un tad skaistumkopšanu arī var atrast internetā. Kā es saku, es esmu atradusi savas skaistumkopšanas mājas, kur var visu izdarīt vienā vietā. Nu, vismaz to, ko es gribu. Jā. Es nezinu, katram jau ir savas vēlmes, bet man šķiet, ka tur ir ļoti daudz visa kā, ko tur var izdarīt. Sveika, ka tu esi klāt. Klau. Jā, nu ko mēs šodien? Šodien es vēlos ar tevi parunāties par tevi, par salonu Līšik, par skaistumu no ārpuses un no iekšpuses, un par to sadarbību, kāda mums ir izveidojusies, un kādi mums ir plāni, kas mums vēl novembrī būs paredzēts. Un vienkārši es dodu vārdu šobrīd tev, pastāsti lūdzu, kas tu esi īsumā, un kas ir Līšik? Līšik ir vieta visiem, jo mums ir divi brendi, bet vairāk, ja mēs runājam, es gribētu šodien laikam vairāk runāt par Līšik atsevišķi, kā par to otru. Nu, Līšik tā ir vieta, tas ir budārs sievietēm, kur ir iespējams pilnīgi viss, no matu galiņiem līdz papēžiem. Mūsu meistari parūpēsies par visām vēlmēm. Tātad mums ir kosmetologi, manikīrs, mums ir masāžas, mums ir frizieri. Tā kā, jā, plaša spektra pakalpojumu klāsts, teiksim tā. Nu, ienākot Līšik, sieviete var iziet pilnīgi gatavu jebkuram pasākumam. Tā es tā varētu tā laikam nodefinēt. Pilnīgi precīzi, jā. Es tur tieši tā sajūtos. Tad, kad es aizeju pie jums, tad tur ir tā sajūta, ka tu esi iegājis iekš kaut kā tāda, glamūrīga, buduārīga, mājīga, un cilvēki smaidīgi un sagaida, paši cilvēki smaida, un apkārtā vide ir ļoti, ļoti simpātiska un silta. Tieši tādai viņai jābūt. Un es varu pateikt, ka mans mērķis tika sasniegts tajā brīdī, kad salonā no Amerikas atbrauc DJ Ella. Un viņas komentārs bija tāds, es jūtos kā Holivudā. Un tad es sapratu, ka esmu trāpījusi mērķī. Tieši tāds bija mērķis gan interjeram, gan domai. Tas bija veidots, lai justos tādā, vintage Holivudas filmā, bet ar tādu skaistu franču šiku. Tā es varu to nodefinēt. Jā. Tā arī būs, jā, ka katra sieviete to sajūtīs. Jā. Tu jau minēji tātad, kas tur ir, tātad, ko jūs piedāvājat salonā? Manikīrs, pedikīrs, kosmetologs. Varbūt tu gribi par kādu no šīm lietām pastāstīt tā kā sīkāk? Es par vienu noteikti jautāšu, bet varbūt tu pati vispirms. Es šodien varētu pieminēt 3 tādas skaistas procedūras, jā, ar ko es gribētu sākt. Tas ir bioslimings. Tā ir vienīgā procedūra, kas noteikti nekur citur Latvijā nav. Šī procedūra tika radīta 20 gadus atpakaļ speciāli Holivudas zvaigznēm. Mums ar viņiem ir jau sena sadarbība, jo šis nav mans pirmais salons, šis ir jau 4. Un, jā, kāpēc viņa ir efektīva un viņa ir 100% dabīga? Tas ir tas, kas man ir svarīgs, maniem klientiem ir svarīgs. Un gal galā, ja viņa tika radīta Holivudē, kāpēc viņa Holivudu neatvest uz Latviju? Kāpēc katra sieviete nevarētu sajusties kā Holivudas zvaigzne? Un viņa tiešām ir efektīva.
To pēc brītiņa pastāstīs Irīna. Es ātri pārskriešu pāri katrai, un tad es varbūt došu vārdu mūsu meistaram, kas varēs padziļinātāk izstāstīt par iekšējiem, ārējiem procesiem. Jā, tā ir tā numur 1, kas man pašai patīk šī procedūra. Es ieteiktu jebkurai sievietei viņu izmēģināt. Kas varbūt ir ļoti svarīgi, ka šo zīmolu pārstāv Mišela Obama, Dženifera Anistona. Tie nav vienkārši vārdi. Tātad viņi tiešām ir efektīvi. Viņi tiešām strādā. Nav nepieciešams tur entais kurs, bet, protams, ir jāsaprot, ka ķermenis ir ķermenis, un ja mēs, tā teikt, nedarīsim neko no iekšas ārā, arī nekas nebūs. Tad, tad ir tas brīdis, kad mēs varam savienot DoLife ar procedūru, veselīgu dzīvesveidu, jā, un tad tas viss strādā. Atsevišķi noteikti, ka strādā, bet ļoti, ļoti īsu periodu. Tā ir tā viena procedūra. Tālāk noteikti mums ir ļoti jauka procedūras, ļoti slavena visur vienmēr pieprasīts ir vakuma masāžas. Mums nav vienkārši vakuma masāža, mums ir vakuma masāža ar zemes intensitātes lāzeri. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka mēs ne tikai veicam vakuma masāžu kā parasto, bet tiek arī kausēti tie tauciņi. Tie tauki, jā. Jā, tie tiek kausēti. Līdz ar to mēs iegūstam 2 vienā. Nav jāiet uz papildus, teiksim, kaut kādām vēl procedūrām. Mēs taupam laiku, naudu. Un par to smalkāk arī pastāstīs meistariņš. Un tad trešā, par ko es šodien gribētu, tā ir ļoti svarīga. Jebkurā vecuma grupā tā ir sejas tīrīšana. Un tad atkarīgi pēc vecuma grupas ir šīs atjaunojošās sejas procedūras. Un tad varbūt es sākumā varētu parādīt nedaudz salonu, un tad es jau dodu kosmētisko kabinetu. Jā, parādi. Šeit ir tā. Šeit mēs ienākam, viss ir ļoti skaisti. Jā. Kā Holivudā. Absolūti tev piekrītu. Ļoti skaisti. Tā zaļā krāsa, viņa ir tik efektīva. Ļoti. Un šī krāsa nav vienkārši tāpat, bet gan. Un tarā! Bet gan. Te ir skaistums no iekšpuses. Jā. Tātad šeit ir vairāk kabineti, kur tiek veiktas procedūras. Krāsa tika izvēlēta, jo uz šī fona visi cilvēki izskatās perfekti. Bez kosmētikas, ar kosmētiku. Šī krāsa izceļ katra cilvēka labākās īpašības. Tad šī ir mūsu, tā teikt, spā kosmetologu zona. Šajā notiek bioslimming procedūras. Jā. Tā siena arī ļoti skaista ar tām puķēm, tas dekors, tas ir fantastiski skaists. Skaistām sievietēm, protams. Lūk, un tad es vēlos iepazīstināt ar Irīnu. Jā, sveika, Irīna. Mums būs jāpāriet. Tur tev ir slikta zona. Šeit ir slikta zona, gan jau, jā. Labāk? Dzirdat labāk? Tagad dzirdam, bet redzam slikti. Irīna, vyhaidī. Jā, arī valodu, jo pastāstīšu par Irīnu. Irīna pie mums atbrauca 2 gadus atpakaļ no Ukrainas. Mācās viņa latviešu valodu, bet es domāju, ka šī brīdī viņai būs ērtāk šo pastāstīt informāciju jums krievu valodā. Mums saprotamam, jo, ja viņi sāks ukraiņu valodā, es domāju, ka tas mums neizpratīs. Varbūt, ja zona, varbūt tur labāk ir. Jā, aizēj atpakaļ tur, kur tu biji, tur mēs labāk dzirdējām un redzējām. Да, где ты хочешь, Ирина? Здесь? Здесь. Начинаем, может быть, с биосиминга. Добрый вечер, Ирина. Расскажи, пожалуйста, вот Алиса уже упомянула там 3 процедуры. Вот это первая, которая из Голливуда. Вот это интересно очень. И про остальное. Рассказывай, как ты сама вот это представляешь и как ты хочешь. Значит, как я представляю? Это процедура экологическая, да, у нас получается, это весь состав на эфирных маслах и на вытяжке из водорослей. Производство Франции. Что самое характерное, каждый год
если я не ошибаюсь, фирма уже работает около 18 лет и работает всего лишь на 2 продуктах. И с каждым годом они не меняют, не добавляют ничего, только лишь дорабатывают эти продукты. Что делает этот продукт? Помимо того, что, как они заявили, только лишь о том, что он работает с целлюлитом и с коррекцией тела, то со времени своей работы, да, то есть что я как бы открыла, он очень хорошо работает с сосудами, это первое, да. Помимо того, что как бы лечит целлюлит, убирает объемы, очень хорошо запускается лимфоотток при процедуре. Также у нас по своим клиентам как бы я обнаружила то, что они стали, когда прошли курс процедуры, они стали лучше себя чувствовать. И те люди, которые заметили, что зимой у них мерзли ноги, да, когда они прошли курс, то есть у них лучше стало кровообращение. Вышли как бы на то, что люди, которые живут в домах здесь, в Латвии, да, уже пройдя как бы курс, то есть, ну, пришли к тому, что как бы ноги уже у них не мерзнут, что как бы доказывает, что кровообращение у них стало лучше. Кровообращение стало лучше, это понятно, что мы как бы запустили хороший лимфоотток. Вот. Как-то вот так. Ну, помимо того, что эта процедура, она расслабляет, человек как бы отдыхает, также на коже. Да, очень хорошая кожа, состав кожи, на ощупь. И ко всему этому человек как бы набирает, как сказать, ну, наверное, энергетика у него как бы намного лучше, настроение поднимается. И великие. Вот, то, что я могу сказать по биозлимингу. То есть, но его, честно говоря, это процедура, которую, собственно говоря, нельзя описать, лучше ее хотя бы один раз попробовать. Когда мы ее один раз попробуем, да, то есть мы сразу же понимаем. И уходя после процедуры, косметика еще на теле работает в теле 72 часа. То есть это, ну, это очень хороший как бы результат. Да, это значит, как бы процедура закончилась, но она еще продолжает работать. Работает трое суток, 72 часов. Да, хорошо, спасибо про это. Ну, если будут вопросы, конечно, там можно задавать под нашим видео, писать комментарии, уже будут ответы. Да, что еще, пожалуйста? Что вам еще, ну, можно рассказать? Помимо того, что у нас есть биослиминг, у нас есть очень прекрасный аппарат, прессотерапия, который, собственно говоря, взят у медиков и прекрасно перекочевал в косметологию. Это тоже очень хороший аппарат по поводу того, что убирает отеки и запускает лимфосистему. Также у нас есть итальянский аппарат. Вообще просто я его обожаю. Он работает у нас как по лицу, так же и по телу. Значит, там есть токи, диодный лазер, который работает на разрушение коллагена и запускает как бы выработку нового коллагена. Да? Хотя мы все прекрасно знаем, что 5 лет. Но тем не менее, когда мы его разрушаем, то есть и сейчас как бы с вашим продуктом мы начали как бы давать своим клиентам, да, коллаген, то есть мы его запускаем на работу, что выравнивает кожу, омолаживает, ну и сразу как бы с первой процедуры виден результат. Ты говоришь про этот продукт, вот который вот этот? Нет, мы даем пить. Мы даем продукт. Коллаген жидкий, который пьем. Да, значит, вот это уже изнутри и снаружи идет. Да. Ļoti skaisti. Mums ir arī prezentācija, kaut kur vēlāk nosūtīsim. Ļoti skaistās tādās glāzītēs, mazās tādās devās. Ļoti skaisti pasniedzam pēc procedūrām. Klientiem ļoti patīk, jo viņš ir ļoti karšīgs īstenībā, salīdzinot ar visiem citiem. Un, jā, klienti ļoti priecājās un prasa. Viņi saka, ak, Dievs, man mājās stāv kolagēns, ko es nevaru iedzert. Un šis ir tik garšīgs. Nu, lūk. Tas ir tāds tā kā papildinājums procedūrai, un līdz ar to, protams, tā viena reize vai 2 vai 3 neko nedod, tad viņiem ir iespēja tomēr arī iegādāties. Es domāju, ka tā ir vislabākā arī reklāma, kad viņi paši nobauda un var pagaršot viņu. Jā, un iegādāties var, tu iedod viņiem tātad tur internetu veikala saiti, jā, vai ne, tātad nav tur jāskrien mājās ar pudelēm, viņš var ieiet internetā un visu nopirkt. Jā. Nu, и возрасты. Да, прочистку лица, кожа
у нас является самым большим органом, и мы внутрь смотреть, как и за телом. И поэтому у нас есть, помимо того, что у нас есть программа Anti-Age, у нас есть программы для молодых, мы лечим акне, да, и также еще мы делаем ультразвуковую чистку. Снимаем ороговевший слой и также, собственно говоря, да, делаем маски, сыворотки, делаем моложе, красивее. И даем... А женщины, вот что надо, вот это и надо. Хочется, чтобы вот как-то остановить этот возраст, ну, хоть на лицо, чтобы он остановился и стали моложе, красивее. Да, я согласна. Если сделать полностью комплекс, запустить это изнутри и снаружи, да, то я вам хочу сказать, получаются очень прекрасные результаты. Но прежде всего, как бы нужно каждому человеку найти для себя время. Хотя бы какой-то час в неделю. И посмотреть на себя в зеркало и полюбить себя. И тогда, собственно говоря, все будет хорошо. Да. Я с тобой, абсолютно согласна. И мне кажется, я абсолютно уверена, что если человек дойдет до вашего салона, он там, 100% полюбит себя. 100%. Потому что у вас эта вся атмосфера и все такое, что, каждый влюбится в себя, мне кажется. Но дело в том, что мы все, кто к нам приходит, мы всех любим, мы стараемся учесть все моменты, все пожелания. Мы делаем как бы опрос, что человечек желает, девочка или мальчик. Мы приглашаем, то есть мы работаем и с мальчиками, и с девочками, то есть как бы и любого возраста. Вот, поэтому приходите, мы будем рады вас видеть, будем сотрудничать. Да, вот. Спасибо. Ирина, я знаю, что ты делаешь еще одну такую процедуру, которую я еще не пробовала, это Access Bar. Может быть, чуть-чуть расскажи, потому что мне это очень интересно, и это будет тема, на которую мы будем разговаривать в ноябре, 23 ноября, когда у нас будет šis Life форум par mentālo veselību. Расскажи, пожалуйста, чуть-чуть хоть. Значит, это называется Access Bar. Не слышно, не слышно. 32 точки, которые у нас есть на голове. И мы работаем с энергиями. Описать эту процедуру, наверное, этот сеанс, наверное, невозможно, да, почему? Потому что его нужно попробовать, да, попробовать и посмотреть то, что будет потом. Как правило, у нас все идет от головы. И когда мы работаем с этими точками, то мы снимаем очень много ограничений, которые нам навязали с самого детства. И даже когда человечек рождается, его берет в руки акушерка, да, то есть он получает от нее уже какую-то энергию, хорошую или плохую, то есть, даже если когда акушерка приходит с хорошим настроением, это хорошо, но когда акушерка принимает ребенка с плохим, то ребенок уже это берет. И где-то у нас подсознание, да, голова у нас мозг, можно его сравнить, наверное, с компьютером, да, где у нас очень много накладывается программ, да, и они постепенно у нас закрываются. И в дальнейшем эти программы мы несем по... Что делает Access Bar? Он работает с 32 точки на голове, где мы снимаем эти программы и очищаем компьютер. То есть мы даем, потом вы набираете... берете много того, что вот вам интересно, или то, что вам нужно. И плюс еще мы расслабляем тело. Да, спасибо. Спасибо.
Šeit es varētu papildināt, ka šis arī ļoti labi iet kopā ar to, ka tātad fiziskā veselība un mentālā veselība, un tad, kad mēs, uz šiem punktiem iestrādā, un es esmu dzirdējis atsauksmes par to, ka, un lasīju arī aprakstā, ka tātad depresijas mazina, veģetatīvai distonijai palīdz nomākt to gara stāvokli un tā kā mazina un uzlabo vispār cilvēka pašsajūtu, tātad, ja mēs lietojam arī Duolife produktus, arī tas vēl paralēli iedarbojas. Un šeit man iet vēl paralēlis arī ar to, ka es pasniedzu neirografiku, un neirografika arī mums noņem ierobežojošos faktorus, kuri mums nāk līdz kopš bērnības. Un šis arī ļoti sasaucas. Tā kā, lūk, ir instrumenti, ar kuriem mēs varam sev palīdzēt. Ja runā par veģetatīvo distoniju, tad Duolifam ir vesels produktu klāsts, piedāvājums, kas tieši palīdz veģetatīvās distonijas gadījumā. Es to varu apgalvot uz sevi pārbaudītu lietu. Un, ja vēl arī ir šis pār Access bāru, ko tikko stāstīja, tad man liekas, ka vispār ir super. Alise, tev ir piedāvājums Duolife kluba biedriem. Vai tu šoreiz arī par to pastāstīsi nedaudz? Jā. Tieši tā, šīs 3 pieminētās jau mūsu procedūras šodien mēs piedāvājam tieši kluba biedriem par speciālu skaistu cenu. Viss, kas jums jādara, ir vienkārši jāzvan uz salonu. Tātad jānosauc Duolife kods. Vienkārši jāpasaka Duolife. Un jums būs skaists cenas speciāli sagatavots jums. Nosūtīsim viņus arī to piedāvājumu, lai jūs varat izpētīt. Ko izmantojiet? Un, noteikti mēs ar Rinu arī izdomāsim Access bāram kādu speciālu piedāvājumu. Vienīgi par Access bāru ir tāds mans, kā lai saka, komentārs. Tad arī amerikāņu literatūrā aprakstīts, ka ir vajadzīgs tās vismaz 4 reizes. It kā vienai personai. Es varu pateikt no personīgā sava ceļojuma. Tātad esmu bijusi terapijā ilgstoši, dēļ gan veģetatīvās distonijas un dažādu iemeslu pēc. Pieņemšanas, nepieņemšanas, sevis meklējumos, tad, lūk, es biju sasniegusi dzīvē tādu punktu, kur man veģetatīvā distonija praktiski paņēma visu manu dienu. Blakus cilvēki nespēja pat, es jau biju tā noslēpusi tik tālu, kad neviens nespēja lasīt to, kad es piedzīvoju panikas lēkmi, viņi varēja notikt pie stūras darbā, tā jebkur. Tad tas maksimālais skaits, ko es biju laikam pie sevis saskaitījis, bija līdz pat tām 80 dienā, kas ir nenormāli daudz. Un tad es sapratu, ka man nelīdz terapija, man nelīdz nekas, kur esmu bijusi līdz šim, un es domāju, man ir jāizmēģina. Un notika, es nezinu, sauciet, kā gribat, brīnums, ne brīnums, noticēja. Varbūt noticēja pati sev, tajā brīdī man pietika ar 2 reizēm pie Irinas, un man vairs nav bijis neviena lēkme. Super. Kā to izskaidrot? Es nezinu, protams, terapija turpina un ir jāiet un ir jārunā, bet manā gadījumā tas bija tāds baigais glābiņš. Jā, es atradu sevī mieru, man nav tas stress. Es nezinu, kā tas notika. Ir jāpamēģina, tie ir punkti, un ja, teiksim, arī kādam tur, nezinu, Ķīnas tradicionālā vai, pieņemsim, akupunktūra, tas jau ļoti līdzīgi. Kas iet uz adatām, citiem palīdz adatas. Ja? Es biju uz adatām, man viņas nepatīk. Man palīdzēja šis. Tā kā kuram, tieši tā. Jā, un tas nav tikai par veģetatīvo, tas ir par jebkuru jautājumu. Es saprotu, ka Irina var palīdzēt arī atmest smēķēt un cilvēkiem ar visādiem ēšanas traucējumiem. Kā kuram, tas nav tā kā nevajag koncentrēties uz to vienu lietu, katrs nāk pie viņas ar savu jautājumu. Un tas jautājums, kā skaļi un publiski ir nevienam nav jāsaka, pat meistaram. Tāda ir tā terapija interesantāka. Tā ir terapija pašam ar sevi. Jā. Tas tiešām strādā, tas ir ļoti interesanti, gribējuši to izmēģināt, un par to mēs runāsim plašāk 23. novembrī. Ir Duolife veselības un biznesa kluba fórums, kurā Alise un Irina būs kā lektori.
eksperti, kuri stāstīs par šīm lietām. Un, ja tev vēl nav biļete, tad tu šo biļeti vari jautāt man, vari jautāt Alisei vai Irinai, un tu šo biļeti saņemsi un dabūsi. Būs links uz to, kur ir apraksts un kur ir par biļeti minēts. Mēs ieliksim arī komentārā noteikti to speciālo piedāvājumu, kas ir Duolife kluba biedriem par tām cenām, kur tu minēji. Tā kā viss būs, var jautāt, rakstīt Alisei, rakstīt man un visu sarunāsim. Es domāju, ka mums ir tēmas ļoti daudz, par kurām mēs vēl varētu runāt uz priekšu, vai ne? Ļoti daudz, noteikti. Jā, ko mēs arī darīsim, un tā kā skatieties mūs un meklējiet mūsu tiešraides, vai vienkārši esi uzgājis pēkšņi, tad attaisi viņu un paskaties, un arī pameklē, kad būs nākamā. Nu, ko, Alise, vai tu kaut ko vēl teiksi noslēgumā? Jo mums ir jāiet uz Zoomu. Zooms būs par jauno kolagēnu kosmētiku no Duolife, kura būs, kaut kas atkal superīgs jau klātai esošajai. Tā kā, jā, lūdzu vēl tad varbūt, ka tev var... Baudiet karstumu, terciet Duolife, nākat pie mums un tiekamies nākamajā reizē. Super! Tā arī uz šīs brīnišķīgās notas mēs šo tiešraidi beidzam. Ar jums biju kopā es Iveta Krastiņa un Alise Zvejselniece caur Irinas profilu. Bet tas nekas, mēs tiksimies vienalga. Jā, sveika, Irina! Priятного вечера, jauku vakaru un atā! Tā! Да. Всё, да.